Latvijas būtība rodama gan dziļās tradīcijās, gan personīgos dzīves stāstos, gan arī pavisam mazos sīkumos. Katram tā ir sava, un tieši tāpēc Latvijas dzimšanas dienu var godināt visdažādākajos veidos. Un to skaidri parāda latvieši Īrijā. Viņi mūsu valsts svētkus svinēja vairāk nekā 5 pasākumos. Un par dažiem no tiem stāsta latviešu komu žurnāliste Līva Karlsone. Latvijas svētku nedēļu Īrijā pirmā ieskandināja Vaterfordas latviešu skola Jumītis, kurā jau 14. novembrī notika gan Mārtiņa dienas gada tirgus, gan Latvijas dzimšanas dienas svinības. Dienu vēlāk Droghedas skolas Ābolītis un Dublinas skolas Saulgriezīta bērni gatavoja apsveikumus Latvijai un dekorēja cepumus, atkārtoja valsts simbolus un nozīmīgākos faktus. Lai arī daudzi no bērniem dzimuši Īrijā, viņiem ir pilnīgi skaidrs, kāpēc mīlēt Latviju. Es mīlu Latviju! Man ļoti patīk mana drauga un mana sunīša. Es mīlu Latviju, tāpēc tur ir mana vistiņas un mana ģimene. Bet bērni ir godīgi. Neviena vieta nav pilnīgi ideāla. Es gribu pateikt, ka es mīlu Latviju, bet tur ir daudz odi, tāpēc es negribu to gūtu. Odi gan nemazina ilgas viesoties Latvijā un baudīt tās skaistumu un labumus. Es mīlu Latviju, jo vecumam ir labākais šeit putu. Savukārt sestdienas vakarā Dublinā lielais svētku pasākums. Koncerta programmā skolu, deju kopu, koru un viesmākslinieku priekšnesumi. Šajā vakarā arī sumināti zīmējumu konkursa laureāti un 2. gadu pasniegtas balvas Latvijas sirdsdarbs Īrijā. Šos apbalvojumus saņēmuši aktīvi latvieši, kurus īpaši izcēluši viņu līdzcilvēki. Viņu vidū Olita un Linda, kuru vadītais bērnu tautas deju kolektīvs Sienāzītis, skolēnu dziesmu un deju svētkos šovasar saņēma 1. pakāpes diplomu. Un mums bija visādi pārsteigumi. Pēdējā brīdī mums pazuda 2 puiši. Un mums bija jāsagatavo 3 nodarbībās jauni bērni. Un, kad mēs ieguvām 44 punktus vēl ar to, ka mums ir bērni ar speciālām vajadzībām, mēs vienkārši bijām stāvā sajūsmā. Vēl viens nozīmīgs brīdis Santes Jansones grāmatas Viņa nesa drupas ar cieņu prezentācija, kurā autori atklāti dalās ar savu skaudro un neatlaidīgo dzīves ceļu no bārenes līdz veiksmīgai uzņēmējai. Man ir tāds latvietas spīts, kā jau mūsu mamām, mūsu vecmāmiņām, un es ar tādu pašu spītu eju cauri dzīvei, un tas ir ļoti atspoguļojies arī manā grāmatā. Ko tev nozīmē būt daļai no latviešu kopienas Īrijā? Tā ir sajūta, ka esmu mājās. Patīk, kad apkārt ir daudz latviešu un latviešu valoda. Bet kurš vislabāk prot uzturēt tautas tradīcijas? Omītes. Svētdien svētki radošajā apvienībā Omītes uz salas. Mēs esam tās, kuras ir atraktīvas, interesantas gan sev, gan citiem. Ar to, ka mēs protam priecāties, protam dzīvot. Ja mēs svinam ģimenē, tad bērni to atcerās. Visas mūsu tradīcijas tiek nodotas nākamajām paaudzēm. Līva Karlsone, Latvieši.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.